4. studijā vērsās kāda jauna sieviete un lūdza palīdzību. Viņa atklāja, ka šeit vecrīgā nodarbojusies ar konsumācijas pakalpojumu sniegšanu, un viņas uzdevums bijis iepazīties ar turīgiem vīriešiem un tos aizvest uz konkrētām izklaides vietām. Jauniete vērsās 4. studijā, lai brīdinātu un aicinātu citas meitenes neuzķerties darba sludinājumiem, kur tiek meklētas viesmīles darbam vecrīgas naktsklubos. Mēs esam apsolījuši viņai anonimitāti, jo par informācijas izpaušanu ir draudēts. Lai netraucētu valsts policijai izmeklēšanā, arī kluba nosaukumus neminēsim. Es izlasīju sludinājumu internetā, ka kādā klubā meklē viesmīļus. Darba piedāvājumā ietilpa trauku novākšana no galdiem un dzērienu pienešana viesiem. Taču patiesībā prasības bija citas. Ja sludinājumā meklēja viesmīli, tad mans darbs bija cilvēku meklēšana Vecrīgas ielās. Man viņi bija jāved uz šo klubu un jāpiedāvā dzērieni, un tādā veidā es pelnīju naudu. 30% no klienta rēķina vienā klubā, 25% citā. Par patieso darba piedāvājumu jaunieti uzzinājusi ierodoties uz darba pārunām. Potenciālie klienti bijuši jāizvēlas pēc savas gaumes. Galvenais, lai vīrietis būtu dāsns un turīgs. Viņas darba uzdevums bija panākt, lai klients klubā iztērē pēc iespējas vairāk naudas un izmaksā dzērienus arī viņai. Tiesa, bieži vien vīriešu pievilinātājām dārgo kokteļu vietā esot lieta sula. Man bija jāieaicina cilvēks klubā un jāpiedāvā dzēriens. Ja viņš nespēja samaksāt par to, saruna neturpinājās. Ja viņam nauda bija, tad komunikācija turpinājās. Ja klients vēlējās dejot, tad bija jāizpilda viņa vēlme. Ar klientu meklēšanu šādā veidā nodarbojas ļoti daudz meiteņu. Lai gan jauniete apzinājusies, ka viņas darbs ir saistīts ar klientu pievilināšanu un draudzēšanos ar svešiem, dažādu tautību vīriešiem, tomēr nostrādājusi ilgāku laiku. Viņš atkal filmē laivu TikTok. Dzer ātrāk. Viņš katru dienu filmē. Tev sanāk izliet? Nē, visu laiku runā. Nevaru paņemt pauzi. Labāk, lai runā nekā grābstās. Mainiet glāzes. Darbs sācies 8 vakarā un beidzies 8 no rīta. Ja uz ielas nav bijis iespējams atrast klientus, tad meitenes devušās tos pārvilināt no citiem klubiem. Viņas pieredzē bijuši vakari, kad klienta rēķini sasniedzis pat 3 līdz 4 tūkstošus eiro. Seksuālas attiecības bija aizliegtas, bet ja klients bija ļoti piedzēries, no viņa varēja izkāst lielas naudas summas. Bija gadījums, kad pārdzēries klients bija iemidzis un meitenes izmantoja viņa bankas karti ļoti dārgu dzērienu iegādēji. Apkalpojošās personas reiz sūdzējās, ka klubā nav legālu dzērienu. Atbrauca policija, bet nekas tālāk nenotika. Tāpat klienti bija sūdzējušies, ka tā pasēdēšana šajos klubos izmaksā pārāk dārgi. Atkal atbrauca policija, bet visi tai meloja. Meitenēm telpas bija jāpamet līdz policijas aizbraukšanai. Alga maksāta reizi 2 nedēļās. Darba līguma neesot bijis. Turklāt darba devējs neesot maksājis nodokļus, norēķinājušies skaidrā naudā. Vienīgais pierādījums, ka jaunā sieviete patiešām strādājas klubā, ir sārakstis ar darba devēju. Viņi bija holandieši? Daudzi paši atnāca. Tu atkal neaiztaisīji durvis. Neievēroju. 118 eiro. Mēs vēl meklējam klientus. Uzrakstīja, ka braucat mājās. Ok, ja atradīsim, tad uz karaoke. Tad vediet augšā. Mēs vēl te. Esmu uz roka. Cilvēki ir? Roka slēgt. Ejam atpakaļ. Ilgu laiku jauniete ar darba devēja attieksmi bijusi apmierināta, līdz sākta izmantot jaunu sodu sistēmu. Par neierašanos uz 5 minūšu garu sapulci draudēja ar 50 eiro lielu sodu. Kluba vadībai nebija svarīgi, vai tu esi pie ārsta vai esi aizņemta savās darīšanās. Par neierašanos darbā jaunā gada naktī 100 eiro sods. Man gribēja noņemt no algas 140 eiro, jo es biju saslimusi. Bija jāstrīdas, lai saņemtu nopelnīto. Gala rezultātā viņi man nav samaksājuši 780 eiro, jo es savā brīvdienā satikos ar kādu šī kluba klientu. Viņš mani bija uzaicinājis uz restorānu, izklaidējāmies citā klubā. Izrādījās, ka es savā brīvdienā nedrīkstēju atpūsties citā izklaides vietā ar šo vīrieti, un mani par to sodīja. Neizmaksāja 2 nedēļu algu un atlaida no darba, un es neesmu tāda vienīgā. Internetā vēl joprojām ir aktīvi sludinājumi, kur jaunietes minētais klubs meklē viesmīles. Labdien! Labdien! Es zvanu saistībā ar sludinājumu.
internetā par viesmīļa darbu. Jā. Sakiet, vai vēl ir aktuāli? Jā, notika šodien izlikam. Un sakiet, lūdzu, kādi tur ir tie noteikumi, vai es varu aiziet aprunāties ar jums vai kā? Jūs varat atsūtīt sīveni, un mēs ar jums sazināsimies. Paskaidrots, kas īsti viesmīlē šajā klubā būs jādara, netika. Vienīgais, kas zināms, atalgojums 6,50 eiro stundā. Par pienākumu klubā vilināt turīgus klientus nevārda. Tāda 90. gadu palieka, ka cilvēki tiek vilināti uz kādām izklaides vietām, apšmaukti, piedāvāts bieži vien nekvalitatīvs alkohols un arī kaut kāda dubultā dzērienu karte, kur cilvēks par kokteili samaksā 100 eiro vai vairāk. Mēs šo jautājumu kā turisma nozara aktualizējam jau pirms gadiem 20-25, bet diemžēl jāsaka tā, ka līdz šim brīdim jautājums ar negodīgu uzņēmēju darbību gan klubu, gan taksometru biznesā, kas no lidostas vēl joprojām ved cilvēkus par 60 eiro uz pilsētas centru, tas nav atrisināts. Un tiešām es nezinu, kāpēc. Iespējams ir kaut kādi korupcijas riski, kas jāizskata, kāpēc, teiksim, atbildīgās institūcijas nereaģē, bet tas nav tāds īsti legāls bizness. Rīgas pašvaldības policijā 4. studijai komentāru atsaka, jo likumsargiem nesot informācijas par konsumācijas gadījumiem Vecrīgā, un ja to var uzskatīt par personu apmānīšanu, tad tā jau ir valsts policijas kompetence. Runājot ar arī tiesību sargājušām institūcijām, kāpēc tas vēl nav atrisināts, tas bieži vien tas arguments ir tāds, ka tie cilvēki, kuri ir tikuši pakļauti šai izmantošanai, varētu teikt, ja viņi nesūdzās policijā, jo bieži vien viņi ir ģimenes cilvēki, precēti cilvēki un atbraukuši šeit komandējumā vai atpūsties un varbūt par daudz lietojuši alkoholu un aizraujušies, ja? Bet viņi negrib to situāciju darīt atklātu. Un līdz ar to es saprotu, ka policijai, pašvaldības policijai trūkst šo pierādījumu, lai vērstos pret attiecīgiem uzņēmumiem. Konsumācijas pakalpojumus nav aizliegts sniegt, taču katrs gadījums ir skatāms individuāli un vērtējams, vai notikušajā nav saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes. Ja klientam tiek prasīta augstāka maksa par dzērieniem vai uzkodām nekā norādīts ēdienkartē, un ja ēdienkartē nav norādīts, ka cenas ar konsumācijas pakalpojumu ir augstākas, notikušais varētu tikt vērtēts kā krāpšana. Konkrētā šajā gadījumā par meiteni, katram, pat nerunājot par šo nodarbošanās veidu, ikvienam būtu jāpadomā vairākas reizes, vai tiešām man ir jāiesaistās kādā darbā bez līguma. Tātad ar cerību vien, ka tu šo naudu dabūsi, bez jebkādas garantijas. Un tas ir zināms risks, tātad tev nav nekādas aizsardzības un nekādas garantijas par to, ka šo naudu, ko tu strādā, šo laiku, ko tu ieguldi, tu nesaņemsi. Kāpēc turisma nozare par to ir satraukusies? Jo faktiski tie cilvēki, kuri tiek apkrāpti šādā veidā, viņi aizbrauc uz savu mītnes valsti un izstāst citiem, ka nav ļoti jauks tas ceļojums bijis un viņi tikuši apkrāpti. Līdz ar to tā negatīvā Rīgas pilsētas vai Latvijas reputācija izskan ārvalstīs. Un tas nāk par sliktu visiem tiem uzņēmējiem, kurus gribētu domāt ir 99%, kurš strādā godīgi. Valsts policijā 4. studijai apstiprina, iesniegums no jaunās sievietes ir saņemts un šobrīd tas tiek izskatīts. Mēs mēģinājām sazināties ar klubu īpašnieku, lai dzirdētu viņa viedokli, taču viņš ar žurnālistiem nevēlējās runāt. Arī sieviete, kur izrīko konsumācijā iesaistītās meitenes, uz telefona zvaniem neatbildēja un nereaģēja arī uz nosūtīto īziņu. Mēs gaidīsim valsts policijas izmeklēšanas rezultātus. Inese Supe, Valdis Lācis, Mārtiņš Avots, 4. studija.